Karlīna Šādreiz esmu. Ikdienā nodarbojos ar uzņēmumu konsultēšanu, risinām uzņēmumiem dažādas problēmas, pārsvarā ar mācībām vai personāla vadību, bet arī tehnoloģijām. Un esmu tāds datos balstītu lēmumu misionārs, kas mēģina panākt, lai arvien vairāk cilvēki uzņēmumos un ārpus tiem pieņem datos balstītus lēmumus. Par to arī šodien vairāk. Pievērsīsimies tieši mācībām un datiem, kā tas iet kopā, ko mēs ar to šobrīd saprotam. Un ir divi iemesli, kāpēc tieši šodien un tieši šobrīd mēs to aktualitāti par mācību ietekmes novērtēšanu ceļam. Viens no tiem ir nepagurstoši sliktā statistika par mācību ietekmes novērtēšanu. Viņi ir graujoša jau gadiem un nekļūst diezko labāka. Šeit ir 23%, dažās industrijās varbūt mazliet vairāk, kā 37%. Tas ir tas, cik mācības vispār tiek novērtētas kaut kādā veidā, vienalga kādā. Tad jūs saprotiet, ka 77, 60% tā ir tā pelēkā zona, par ko mēs nezinām neko, vispār neko. Mācības ir notikušas, varbūt tik daudz mēs zinām, varbūt mēs esam pajautājuši patika, nepatika, bet mums nav nekādas citas informācijas par šo. Un te ir tas interesantais paradoks, ko es visiem vienmēr stāstu par to, ka mācības tiek uzsvērts par kaut kādu pašu par sevi saprotamu labu lietu. Mēs mācāmies, mēs attīstamies, tas ir uz izaugsmi, tad tas ir jau kaut kas tāpat labs. Tā tas gluži nav, ja mēs nevaram pierādīt to, ka tai apmācībai vai tām mācībām ir bijusi kaut kāda jēga, īpaši uzņēmumu kontekstā. Ja mēs kā indivīds varam brīvi domāt par to, kā mēs to savu laiku izlietojam, ko mēs ar to darām vai nedaram, tad domājot par organizācijām un mācībām organizācijās un arī publisko pārvaldu, par to mēs ar šodien daudz runāsim. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram vienkārši izniekot laiku vai izniekot naudu, un pēc tam vienīgais mūsu tāds atskaites punkts ir mācības ir notikušas, vai cik mēs esam apmācījuši tos dalībniekus. Otra lieta, ko jums gribu parādīt, šis gan nemainās daudz ir. Ja mēs runājam tādās biznesa valodā, tad pārsvarā tie ir CEO, tas ir menedžments, tā ir vadība, kas grib redzēt šos datus, kas grib redzēt to biznesa impaktu, kas grib redzēt, kā tad tās mācības ietekmē to biznesu. Tā savukārt tos datus atpakaļ dabū ļoti reti, ļoti kaut kādās, droši vien apzinātās industrijās vai apzinātas uzņēmumos, kas to ir paveikuši. Tā kā tā ir tā viena puse aktualitātei, otra puse aktualitātei ir, līdz būs Valsts administrācijas skolas reklāmas minūte. Valsts administrācijas skola ir izstrādājusi, bija konkurss, mēs uzvarējām, un INTE ir izstrādājusi Valsts administrācijas skolai un vispār visai Latvijas publiskajai pārvaldei mācību ietekmes novērtēšanas metodiku, rokas grāmatu, digitālo rīku. Tie ir apakšā visi, gan Rīgas, gan rokas grāmata, tas viss jums te ir atstāts. Un augšā ir divas lietas. Viena ir prezentācija, šī rīka prezentācija, kuras tiešām nenormāli, kaut pusotras stundas garumā, ļoti sīki, ļoti detalizēti par to stāstu. Jūs to varat klausīties. Es šeit neatkārtošos, man nav ne tik daudz laika, ne arī droši vien, ka tas būtu tik interesanti iet detaļās. Un otrs ir izaugsmes formula, kas ir Latvijas Valsts administrācijas skolas podcasts. Nezinu, vai esat dzirdējuši, viņi reizi nedēļā izlaiž jaunu epizodu, arī tur es parunāju. Bišķiņi īsāk, aptuveni stundas garumā, bet mēs runājam ar Valsts administrācijas skolas Inesi Brokānu-Zarāni par mācību ietekmes novērtēšanu kopumā. Vispār par mācībām un kāpēc jāmēra. Tā kā dziļāk, vairāk jūs to visu tur varat apskatīt. Tieši šodien mēs varbūt nedaudz citā prizmā fokusēsimies uz nedaudz citām lietām, tā lai būtu interesantāk. Un te jau jūs redzējāt, Dvaids, tas ir mans absolūti vienmēr paliks droši vien arī mīļākais seriāls. Kādēļ es Dvaidu saucu palīgā? Ievadīt jūs nedaudz sarunā par to, ka mācības var būt dažādas. Skatīsimies, kā iet viņam ar to. Šādi arī var mācīt. Kāpēc es jums Dvaidu saucu palīgā? Kā jums šķiet, vai Dvaids ir galvenais varonis šajā klipiņā? Vai viņš sasniedza mērķi? Vai viņš panāca? Mēs mērķi nezinām, bet es domāju, ka varbūt, ka ir kaut kāds rezultāts, viņš ir to panācis. Vai jūsuprāt, viņam interesē viedoklis tiem apmācāmajiem? Vai viņam interesē, ko viņi par viņu domā? Absolūti neinteresē. Ne? Tā ir lieta, kas ir jāatcerās no Dvaita, ka mēs vienīgais, ko mēs šobrīd bieži vien mācībās darām, mēs prasām to apmācāmo viedokli. Mēs prasām, kā tev patika, kā tev garšoja, kā tev pasniedzējs patika, ko tu iemācījies. Mēs prasām viņu viedokli. Tas ir viedoklis. Tas arī ir mācību ietekmes novērtējums, jā, bet jebkurā gadījumā tas ir viedoklis. Tas ir subjektīvs viedoklis. Mēs
Visticamāk, kaut ko varam arī no tā viedokļa izvilkt ārā, bet mums ir jāatcerās, ka tas viedoklis ir subjektīvs. Tie nav dati, uz kā mēs balstāmies. Mēs balstāmies tikai un vienīgi uz to, kāds ir apmācāmo viedoklis. Mācāmies no Dvaita, viņi neinteresē. Viņi interesē rezultāts, viņi interesē panākt, lai tas apmācāmies gal galā, pēc tam kaut ko ir arī iemācījies. Ko mēs gribam? Mēs gribam rezultātu, vai ne? Mēs gribam to otru. Mēs gribam, lai ir panākts kaut kāds rezultāts, lai tas cilvēks kaut ko ir iemācījies, lai viņiem ir kaut kādas jaunas prasmes, varbūt ir mainījusies kaut kāda uzvedība, varbūt mēs esam pamainījuši kaut kādus biznesa procesus, varbūt mums pat ir izdevies caur mācībām uzlabot kaut kādus biznesa procesus vai pat rezultātus un rādītājus kaut kāds uzņēmumā. Mēs koncentrējamies uz to. Savukārt, ja mums nav saite pa vidu, kas ir dati, pat ja mēs iedomājamies, mums ir notikušas mācības, mēs neesam neko izmērījuši, mums ir notikušas mācības, mēs pēc pāris mēnešiem secinām, ir uzlabojušies rezultāti konkrētā komandā. Mēs sakam, bija mācības, uzlabojās rezultāti. Mēs tā nevaram teikt. Mums nav bijis nekāds mērījums. Varbūt tie cilvēki, sāka vitamīnus ēst, izgulēties labāk, pēkšņi labāk strādāt. Mēs nevaram teikt, mēs nevaram piesavināties tos rezultātus, tāpēc, ka šis mērījums nav noticis. Mums nav tie dati, kur mēs varam pateikt, ka tās bija mūsu mācības, kas panāca to, ka tie rezultāti ir notikuši. Jā, tā kā tie dati ir tie, uz ko es visvairāk šodien tad arī vērsīšu to mūsu uzmanību. Ar ko mēs sākam? Vienmēr mēs sākam, protams, ar mācību mērķi. Mēs, man liekas, par mācību mērķi runājam gadiem, ka pirms mēs vispār kaut ko sākam darīt, saprotam, kāds tas mērķis ir, kāds bija Dvaitam mērķis. Ir labāk, īpaši runājot par publisko pārvaldi, ir labāk, tāpēc, ka, kā kāda iepirkuma tev vienmēr tomēr ir jānodefinē, kādi tad būs tie sagaidāmie rezultāti, ko tie apmācāmie varēs pēc tam izdarīt pēc tām mācībām. Bieži vien vēl joprojām pie mums Intijā var atnākt, kāds saka, tagad mākslīgais intelekts arī šodien būs. Ja mākslīgais intelekts, mums vajag mācības par mākslīgo intelektu. Labi. Un ko mēs viņiem gribam iemācīt? Kāds ir mērķis? Mērķis ir teikt, ka mākslīgais intelekts ir jāuzmanās, mums jāizvairās, nedrīkst lietot. Mērķis ir iemācīt lietot mākslīgo intelektu. Mērķis ir, kāds ir mērķis, ko mēs mēģinām panākt ar tām mācībām? Vai tās ir jaunas zināšanas, vai tās ir jaunas prasmes, vai tā ir kāda uzvedības maiņa? Tad kas ir tas, ko mēs ar šīm mācībām mēģinām panākt? Bez tā mēs nevaram, jo tad mēs arī nevaram pēc tam pateikt, kā mēs zināsim, vai tas mērķis ir sasniegts. Šeit bieži vien arī ir tas lielākais pārāvums. Ja līdz tam mērķim mēs esam jau tikuši, esam jau sapratuši, ka mācības jāpasaka arī tam apmācāmajam. Mums ir jāpasaka, ko tu dabūsi pēc tām mācībām. Tad tur arī tas viss apstājās. Notiek mācības, mēs paprasām, patika, nepatika, varbūt kaut kādu bišķiņu zināšanu pārbaudas testu iedodam, un viss tas arī mēs apstājamies. Mēs neaizējam atpakaļ un nepajautājam kaut vai sev, vai mēs to mērķi sasniedzām. Vai tās mācības, vai tie resursi, ko mēs ieguldījām, vai mēs ar to esam sasnieguši to mērķi, ko mēs esam izvirzījuši pirms tam. Un tā ir tā svarīgā lieta, kas ir jāatcerās. Otra par to, ka ne tikai mēs spraužam mērķi, bet mēs vienmēr atgriežamies pie šī mērķa un vienmēr pārjautājam sev, vai tas mērķis ir sasniegts. Un šeit atkal, kā mēs to darām? Ja? Vai tie ir viedokļi, ar ko mēs to darām, vai mēs tiešām skatāmies, ka apmācāmajiem patika, tātad mācības ir bijušas labas, un tur mēs arī paliekam. Ja? Vai mēs tomēr mēģināsim datus un rezultātus vilkt ārā? Un tas ir tas, uz ko mēs visu laiku mēģinām visus vedināt, ka mums ir jāiet tālāk, un mēs nevaram apstāties pie tiem viedokļiem. Es šodien došu ļoti daudz arī piemērus, kā tad iet tālāk, ja? Kas ir tas ārpus tiem datiem, ārpus tiem viedokļiem, bet pirms mēs tur ķeramies klāt. Viena svarīga lieta, ko es kā tāds vēstnesis dzirdēju šajā projektā, Valsts administrācijas skolas īstenībā izstrādājot metodoloģiju, Latvijas universitātē notiek ārkārtīgi liels pētījums tieši akadēmiskajā, profesionālajā izglītībā, arī par šo pašu tēmu, kā novērtēt mācību ietekmi. Un tur tāda pētniece, Svetlana, viņa vienā intervijā ļoti skarbi šo teica, bet es viņai piekrītu. Es esmu tādu sloganu uz sev paņēmusi, ja, ka mācības nav notikušas, ja nav notikusi pārnes darbā. Tad mēs principā visu to pārējo varam izmest ārā, ja mēs neesam pierādījuši to, ka mūsu mācības ir darbā pēc tam devuši kaut kādu labumu. Ja? Tad ne tikai tas apmācāmais ir kaut ko iemācījies, ne tikai viņš ir uzlabojis savas zināšanas, bet pēc tam darbā tās tiek izmantotas. Mēs atgādinu, nerunājam par individiem. Es kā Karlīna varu izdomāt, ka es tur varu izšķiest vai neizšķiest, uzlabot savas zināšanas, vienalga, ko darīt. Bet ko līdz es esmu Karlīna kā darbinieks, tad man ir cits pienākums. Man ir pienākums šīs mācības pārnest darbā, tad pēc tam to lietot kaut kādā veidā. Ja? Tad tas ir mūsu absolūti primārais slieksnis, kas mums ir jāsasniedz. Un, ja mēs skatāmies tādā klasikā, es jums abus divus parādīšu, ir tāds Kirpatriks, kas pirms 66 gadiem, tas ir traki sen, pirmoreiz sāka runāt par mācību ietekmes novērtēšanu, viņš vēl joprojām ir
absolūtākais zelta standarts šajā ziņā. Ir viskaut kādas metodes izdomātas, ejam dziļumā, ejam uz konkrētu industriju, ir viskaut kas izdomāts, bet labāka kā šī vai vienkāršāka un saprotamāka īsti nav, tāpēc mēs pie tam arī pieturamies un arī tai publiskajai pārvaldē mēs ņēmām tādu metožu kombināciju. Un tajā metožu kombinācijā ir vienīga atšķirība. Ja? Tad Kirkpatriks runā par 4 līmeņiem. Viņš apstājas pie 4. Tā pirmais līmenis ir tā reakcija. Ja? Reakcijā mēs prasām patika, nepatika, garšoja, negaršoja. Bija ērts sēdeklis, nebija ērts sēdeklis, pasniedzējs, nepasniedzējs. Otrajā, ja mēs tur ir tie zināšanu pārbaudas testi, simulācijas, mēs skatāmies, vai ir kaut kas iemācījies, vai tas apmācāmies, ir kaut ko iemācījies, vai ir kaut kādas jaunas prasmes bijušas. Šeit mēs šito noķeram. Un tas 3. līmenis, kas latviski ir iztulkots kā uzvedība, kas īsumā dažkārt šķiet diezgan mulsinoši, tas ir par to pārnesi darbā. Tā principā ir pārnesi darbā, un tas ir tas minimālais slieksnis, uz ko mums ir jātiecās. Vai pēc šīm mācībām mēs esam panākuši, ka tie apmācāmie ir pārnesuši darbā tās savas zināšanas, prasmes vai uzvedās citādāk, kāds ir bijis tas mūsu mērķis. Ja? Atceramies, par 3. zemāk iet mēs nedrīkstam mācību ietekmes novērtēšanā. Ja mēs tiekam līdz rezultātiem, tas ir brīnišķīgi. Ja mēs uzņēmumā varam izmērīt, ka ir tiešām kaut kādi rezultāti, procesi uzlabojušies, kļūdu skaits samazinājies. Ja mēs varam šo pierādīt, ka ar mācību rezultātā tas ir noticis, fantastiski. Un tad ir 2, ko es saucu par cepurītēm, kas pienāk klāt. Kaufmana modelis pienāk klāt, ja mēs runājam publiskajā pārvaldē. Tā ir vienīga atšķirība. Tas viss, ko es stāstīju tur tajā pirmajā slaidā, to visu var ņemt jebkurā industrijā ar vienu atšķirību, ka publiskajā pārvaldē mums tā cepurīte, kas mums augšā interesē, ir sabiedrības ietekme, vai mēs ar mācībām, jo tas galu galā ir publiskās pārvaldes galvenais uzdevums. Vai mēs ar mācībām esam spējuši, piemēram, kādai sabiedrības konkrētai grupai padarīt pieejamākus pakalpojumus, piemēram, senioriem ar kaut ar mācībām mēs esam spējuši padarīt, vai digitalizācija, ja? Vai sabiedrībai tas ir gājis kaut kādā veidā labumā. Savukārt biznesā tā cepurīte, ko mēs uzliekam otrs, ir tā atdeve Roja Philipsa modelis, nāk klāt, kur mēs tiešām matemātiski rēķinam un liekam svaros. Es ieguldīju mācībās šitik resursus, un man ārā tas ieguvums ir šitāds. Un es gribu, lai tie mani svari, ja tas ieguvums man ir šitien tie augstāks nekā tie resursi, ko es tur esmu ieguldījis. Un šo izmērot arī tieši otrādāk var sanākt tā, ka varbūt es iegūtu tik nenormāli liels līdzekļus, un tā atdeve ir tik maza, ka man nav jēgas turpināt tās mācības. Tas ir ļoti datos balstīts rādījums, ko es varu izmantot. Šī ir klasika, es viņu šeit ieliku parādīt, bet es tiešām to visu stāstu daudz sīkāk tajā metodoloģijā, un rokas grāmatā tas arī ir aprakstīts krietni sīkāk. Redziet, kā tad mēs zināsim, ka tie mērķi ir sasniegti? Šeit ir jāņem palīgā KPI, galvenie snieguma rādītāji, bez viņiem nekādīgi. Mēs esam izvirzījuši mērķi, tad mums ir jāpasaka, kāds būs tas rādītājs, kurā brīdī mēs būsim pateikt, jā, es uzskatu, ka es savu mērķi esmu sasniegusi, jo ir šitas noticis. Attiecīgi, tas ir tas pats, kas jebkurā citā biznesa procesā, arī mācībās mēs tieši tāpatās runājam par tādiem pašiem KPIiem. Tie ir snieguma rādītāji, kas mums ir jāsasniedz mācībām, lai tas būtu. Un šis ir vislielākais, īpaši publiskajā pārvaldē, šis ir vislielākais klupšanas akmens, jo kā reiz liekas, ja es sākšu kaut ko mērīt, tad man sāks kontrolēt. Vai es sākšu kaut ko mērīt, būs varbūt kaut kādi slikti rezultāti, viss slikti, neko, labāk neaiztikt, citādāk, Un tā ir tā, droši vien, ka lielākais mans izaicinājums projektā, ar ko es saskaros, tieši strādāt ar to, ka tas nav kontrolas mehānisms, tas ir izaugsmes mehānisms, tie ir dati, kas tev pēc tam palīdz pieņemt lēmumus. Tas nenozīmē, ka tu esi slikts, ka mācības varbūt nav sasnieguši konkrēti tādu mērķi, bet tev ir brīnišķīgi rezultāti, tika rādītāji, pēc kā tu vari saprast. Kā tās mācības uzlabot, vai tieši otrādāk, varbūt arī vienkārši atmest. Ir tā, ka dažkārt ir jāpasaka, nevajag, šitas ir stop, šeit mēs vairs neieguldam resursus, jo tas nestrādā, mums jāmeklē citi veidi. Šie ir tikai absolūti piemēri. Es arī viņus izkopēju, kādi varētu būt potenciāli tie piemēri, kā mēs tos rādītājus stādām. Ja? No vienkāršākiem, kam patīk, līdz jau tādiem sarežģītākiem, ka mēs mēģinām, piemēram, izmaksas. Ja? Tas arī tajā ROI, tajā 5. atdeves līmenī mēs samazinām ārpakalpojumu izmaksas vai kādas citas izmaksas. Ja? Tas arī mums ir brīnišķīgs rādītājs, ko mēs varam likt tām mācībām pretī, ka mācību rezultātā tas ir noticis.
Nu, lūk, un no kā mums ir jāizvairās? Es nosaucu viņus par tukšajiem rādītājiem, bet es domāju, ka gan jau ir Latvijas kaut kāds varbūt jēgpilnāks tulkojums. Tie ir vanity metrics, kas principā ir tie, tas ir pasaulē. Mēs neesam Latvijā situācija ir absolūti tāda pati kā pasaulē. Mēs koncentrējamies uz tiem tukšajiem rādītājiem, kas ir šie te, apmierinātības rādītāji. Un otra lieta ir, cik mēs esam apmācījuši darbiniekus. Nu, tā kā tāds skaits, kas mums arī neko absolūti neizsaka. Jā, mēs varam pateikt, ka vismaz kaut kas notiek. Atskaitēm tas der. Tas nav slikts rādītājs. Tomēr kvalitātes ziņā mums tas neizsaka, ka šis kvantitīvais rādītājs mums neizsaka neko. Tā kā tas nav, pasaulē arī šīs pašas tendences vien ir. Un savukārt šeit otrajā pusē jūs redzat tos procentus, un tie gan ir bēdīgi procenti par to, cik ļoti maz kurās jomās vispār tās tieši personāla vadībā mēs mēram. Ja, to mācību ietekmi. Bet šeit jūs varat arī pasmelties, kur to var mērīt. Tas nav tikai par konkrēti, nezinu, mēs samazinājām izmaksas vai ātrāk kaut ko tagad veicam, vai samazinājām kļūdu skaitu. Tas tiešām ir arī darbinieku mainībā, piemēram. Tas noteikti varētu būt arī produktivitāte, efektivitāte, visi tie rādītāji noteikti vienmēr. Bet arī skill gaps, ka mēs tiešām, ja mēs savā uzņēmumā analizējam, kas mums ir tie trūkumi konkrētie, prasmju, kas mums ir nepieciešami, tas arī ir viens no rādītājiem, kā mēs parādām, ka caur mācībām mēs to noslēdzam. Diezgan loģisks, bet bieži vien mēs izanalizējam, kas mums trūkst, mēs veicam šīs mācības, bet nesako tas trešais mērījums. Bet vai tad ir tas uzlabojums bijis, ja? Un vai tās mācības ir bijušas tās, kas tos uzlabojumus mums dod? Dati. Un tad par tiem datiem, kas ir tas galvenais, ko es, trešā lieta, ko es gribu, lai jūs no šodienas paņemat, bez intervijām un zināšanu pārbaudas testiem ir ļoti daudz dažādas iespējas, kā mācības mērīt. Šeit ir divas slaidiņas, es jums uzliku. Neiešu iekšā, kas katram ir domāts, ir ļoti daudz dažādas mācības, kurās būs viena vai otra novērtēšanas metode ērtāka un labāka. Bet galvenais, ka mums ir ļoti daudz šitien te organizācijas KPI analīzes. Mums ir tie snieguma rādītāji jau organizācijas līmenī. Tad skatāmies, kā mācības tos ietekmē. Un, protams, mana sirsniņa visvairāk sasilst, ja kāds izmanto sistēmu datus. Un tie dati var būt visdažādākie. Man, piemēram, es dabūju vienā projektā, ko tai pašai valsts administrācijas skolai pilnīgi nesaistīts projekts, ko es izstrādāju. Es dabūju datus no helpdeska par to, kādi ir biežāk uzdotie jautājumi, kas pie viņiem ienāk. Pārsvarā tie ir, es automātisku atbildi nezinu, kur uzlikt, kad es eju atvaļinājumā. Man kaut kas, un es tādas ļoti, ļoti vienkāršas lietas. Lūk, es dabūju šo sarakstu un aptuveni cik reizes pie helpdeska iet ar šiem jautājumiem. Tagad būs manas mācības, kas tieši noklāja daudzus no šiem jautājumiem. Gan kā uzlikt automātisko parakstu vai kā uzlikt automātisko atbildi. Tad digitālā komunikācija pamati. Ja? Man ir ļoti daudz šīs tēmas noklātas. Un pēc tam es iešu atkal pie tā paša helpdeska, tajā pašā uzņēmumā un prasīšu atkal datus. Un, protams, ka es gribu redzēt to savu uzlabojumu. Ja? Es gribu, lai vismaz par 30% man ir uzlabojies ar viņiem, tad pie viņiem krietni mazāk iet ar šiem pamatjautājumiem, ko es tajās mācībās esmu nosagusi. Ja, tie dati un sistēmu dati, viņi var būt visdažādākie, tam nav uzreiz jābūt kaut kam absolūti sarežģītam. Visbiežāk tās ir kļūdas, ko var ļoti viegli izmērīt. Cik mēs kļūdas pieļaujam. Dažādās industrijās, protams, nezinu, tur medicīna un viss kaut kas cits, tas ir vispār ļoti uzskatāmi kaut kādā veidā, ja? Bet pietiek arī ar mazajām lietām. Jums noteikti apkārt, ja jūs paskatītos, ka tajā komandā savā starpā, cik jūs, minūtes pavadat sapulcēs, piemēram. Arī tie arī ir sistēma dati, ja jūs to varat izvilkt. Es nezinu, kā kuram ir specifika. Vai mēs ar kaut kādām mācībām, piemēram, esam sākuši samazināt to skaitu, vai kāds ir bijis mūsu mērķis. Šis viss ir pieejams tajā rokas grāmatā, ja? Tā kā jūs droši varat ņemt un izmantot. Un tad pēdējais ir rezultāti. Vai mēs saprotot, ka tiešām ir nākuši kaut kādi rezultāti no tām mācībām ārā, vai mēs viņus pēc tam interpretējam? Vai mēs pārjautājam un izanalizējam un saprotam, ko ar to darīt? Nopiltējām mācības vienā struktūra vienībā, aizgāja brīnišķīgi, laižam visā uzņēmumā. Vai saprotam, ka par dārgu
metam nost. Saprotam, ka viss ir labi, izņemot vienu nodaļu. Šeit ir mums vēl joprojām ļoti liels zināšanu trūkums. Kaut ko nesaprotam. Tad jāpielabo, jāsaprot, ko mēs tur ar to saturu, piemēram, darām. Nu, un svarīgi, kas noslēgumā no manis ir 3 latviešu gudrības. Es jums atstāšu vienreiz par to 7 reizes nomēru, 1 reizi nogriezt. Mēram. Tiešām, kaut vai sākam mērīt, jūs uzreiz redzēsiet, kūlīdz jums sāk parādīties dati, tā jūs jau pēc tam varat arvien labāk saprast, kā jūs ar viņiem varat operēt. Vienkārši kaut vai datus sākam krāt kaut kādā veidā, noderēs vienmēr. No kļūdām mācās, un tas ir par to, ka būs kaut kāds slikts rezultāts vai slikts rādītājs. Ko tad mēs tagad? Tieši otrādāk, tas ir jāpagriež un jāpastāsta, cik mēs forši spējam saprast un izanalizēt, atrast kādu problēmu, pēc tam viņu atrisināt. Ja? Kā mēs varam uzlabot un arvien labāk rūpēties arī par mācībām. Ja mēs visu laiku runājam uzņēmumu kontekstā par produktivitāti, efektivitāti. Mācībām ir precīzi tas pats. Produktivitāte, efektivitāte attiecās arī uz mācībām. Arī mēs varam uzreiz parādīt, ka mūsu mācības kļūst produktīvākas un efektīvākas, ka tur arī ir kaut kāda jēga tajā visā. Tad mans Omas mīļākais teiciens, kas sunim asti cels, ja pats necels, taisam to PR. Mums redzam, ka ir tie rezultāti. Uzreiz aiziet, mums bija šitādas mācības, dabūjām šitādus rezultātus. Showcase, rādām, stāstam, rekā forši ar mācībām mēs panācām šo. Nekautrējamies stāstīt, cik ļoti tu to vari. Un tad, ja tev ir tie dati, kas tiešām apliecina, ka tās bija konkrēti tavas mācības, kas tu ir izdarījuši, tad tu vari droši teikt, nevis tikai piesavināties kaut kādu veidu uzlabojumu. Tad palepojamies ar savu darbiņu un to, kas ir izdarīts. Tālūk, man šeit noslēgumā, ja jums kaut kādi jautājumi, es vienkārši ieliku tur tie 7. Mēs runājam par 7 soļiem kopumā, tas ir arī no rokas grāmatas tajā mācību ietekmes novērtēšanā. Bet es tikai dažiem izskrēju šobrīd cauri, bet ja jums ir kaut kas jautājams, droši...